Labdien, cienījamie bērni, vecāki un skolotāji! Šodien nodemonstrēsim jums eksperimentus par bērzes spēku, tāpēc saliksim kopā plaukstes un kārtīgi sabērdīsim. Jūtat siltumu, kas rodas plaukstās? Plaukstām bežoties vienai gar otru rodas bērze. Tās sasilst bērzes dēļ. Uz taisna pamata mēs izveidojam 3 ceļus ar dažādām virsmām. Gludu kartona virsmu, raupņu smilšpapīra virsmu un virsmu no saldējuma kociņiem. Izveidoto virsmu mēs novietojam slīpumā un pa to ripinam rotaļu kravas auto. Visātrāk auto ripo pa gludo kartona virsmu, jo tur bērze ir vismazākā. Vislēnāk auto ripo pa smilšpapīra virsmu, jo tur bērze ir vislielākā. Savos eksperimentos varat izmēģināt arī virsmas no citiem materiāliem. Ir gadījumi, kad bērze ir nevēlama, piemēram, pannā, kad gatavojam ēdienu. Kā samazināt bērzi pannā, ir 2 varianti. Panna ar teflonu pārklājumu vai eļļa. Ēdiens pannā piedeg, ja pannas virsma ir nelīdzena. Ja metāla pannas virsmu aplūkotu mikroskopā, varētu redzēt tūkstošiem mikroskopisku poru un dobumu. Sildot pannu, metāla poras paplašinās, ļaujot ēdienam iekļūt tajā, sacietēt un pielikt. Lai samazinātu piedegšanu, metāla pannā tiek lietota eļļa, kas aizpilda poras, lai ēdiens tajā vairs nevar iekļūt. Bieži pannas pārklāj ar teflonu, jo tad virsma ir ļoti gluda. Bērzi varam novērot, ka stumjam vai velkam priekšmetus. Bērzi starp koka dēli un galdu rada pretestību kustībai un aptur dēli. Bērzi varam samazināt starp dēli un galda virsmu novietojot apejus priekšmetus, bumbiņus vai cilindrus. Mēs izmantojam plasmasas caurules, bet derēs arī taisni koku zari. Šādi bērze ir mazāka un dēlis turpina kustēties ilgāk. Nākamajam eksperimentam, kas pierāda bērzes spēku, mēs izmantosim 2 žurnālus. Novietojam tos uz galda blakus un pa vienai no katra žurnāla atšķiram lapas tā, lai tās pārklātos vidū. Un tad žurnāls pats vien augšā un mēģinām atvilkt vienu no otru. Katrai žurnāla lapai saskroties ar otru žurnāla lapu, veidojas bērzes spēks. Tā kā lapu skaits ir liels, arī bērzes spēka summa ir liela, un tādēļ žurnāls atraut vienu no otra ir grūti. Bērni, atgādinām, ka eksperimentus nepieciešams veikt vecāku vai skolotāju uzraudzībā. Šim eksperimentam nepieciešamie materiāli ir auduma galdauts, galds un izturīga materiāla trauki. Kad kustinam galdautu, starp galdautu un uz tā novietotiem traukiem rodas bērzes spēks. Ja galdautu kustinam lēni, trauki kustas tam līdzi. Bet, ja galdautu izraujam strauji, bērzes spēks uz traukiem iedarbojas tik īsu laiku, ka tas nepaspēj pārvarēt trauku inerci, jeb to tieksmi saglabāt savu stāvokli, un trauki paliek uz galda. Šo eksperimentu lūdzam neveikt pie uzklāta pusdienu galda. Bērze ir pretestība kustībai. Mēs jums nodemonstrējam, kā bērzi var samazināt, bet ir gadījumi, kuros bērze ir noderīga. Piemēram, mašīnu riepas nodrošina mašīnas saķeri ar ceļu, tādēļ mašīna braucot no ceļa nenoslīd. Uz tikšanos nākamajos eksperimentos.